Mārtiņ, ir spēles diena, pēc dažām stundām sāksies virslīgas spēle, un tu esi šīs spēles organizators. Kas ir tavos pienākumos un ko tu dari? Nu, mēs rūpējamies, lai visa spēle no dienas rīta jau aizritētu tā, kā tam jānotiek, lai komandas atbrauktu, viss jau būtu gatavs, lai filmētāji atbrauktu un 2 stundas pirms spēles būtu iekārtoti gan reklāmas baneri, gan visas ģērbtuves būtu atbilstoši virslīgas reglamentam un standartiem. Un arī pēc spēles preses konferences, lai noritētu veiksmīgi, un arī spēles laikā, lai līdzjutēji dažreiz saprast, ka tas nav tikai futbols, bet ir arī kādas papildus aktivitātes. Un principā to darat jūs abi divi, jā? Jā, tieši tā. Un sakiet, vai ir uztraukums pirms šiem darbiem, jo tomēr tā ir liela atbildība, daudz cilvēku nāk? Nu, ar laiku jau tas uztraukums noteikti ir zudis, un pašlaik jau to uztraukumu vispār neman. Kur mēs šobrīd atrodamies? Pašlaik mēs atrodamies futbola kluba Jelgava mājas ģērbtuvē. Es redzu, ka tev uz grīdas ir tāds milzīgs logotips. Esmu dzirdējis tādas tradīcijas, ka uz logotipiem nedrīkst kāpt, vai tas arī šajā ģērbtuvē funkcionē? Jā, funkcionē, un futbolisti arī ļoti nopietni to uztver, un ir izstrādāta pat sodu sistēma. Ja kāds redz vai pieķer, ja uzkāpj uz logotipa, tad ir 2 eiro sods par katru kāpienu. Tā kā tur ir nopietna lieta, var iedzīvoties lielos parādos. Vai ir dzirdēts, kurš spēlētājs ir uzkāpis un kuram vislielākais sods bijis? Manuprāt, pagaidām neviens nav uzkāpis. Neviens. Bet tas nav vienīgais sods. Ir vairāki sodi. Mums pat ir tabuliņa ar sodiem dažādiem. Arī par kaut vai minimālu nokavēšanu uz treniņu arī ir sodi. Un tur viss dažādi. Viss dažādi. Ļoti lieli. Pat līdzinās sodi līdz 100 eiro. Arī par, piemēram, zeltainu vai sarkanu kartiņu. To izlem treneris. Kuru vietu varbūt ir visgrūtāk sagatavot, kur varbūt ir kaut kas īpašākā vieta šajā ģērbtuvē? Manuprāt, tā ir vieta, kur sēž mūsu kapteinis, Gins Freimans. Arī varat redzēt, ka tā ir ļoti dirfa attēli dažādi, un viņš, manuprāt, arī ļoti nopietni uztver jebkuru spēli, vai tas būtu kausa spēle, vai tas būtu Eirokausa. Jā, redzam arī Jelgavas futbola vēstures grāmatas stāv augšējā plauktiņā Gintam Freimanim. Nu tā, ja aizmirstās tā vēsture, vai ne? Jā, tieši tā. Es redzu, tev uz galda stāv vīnogas, banāni. Tas ir tas, ko spēlētāji prasa, vai tas ir kaut kāds? Nē, spēlētāji to neprasa. To noteica mūsu fizioterapeits Juris Ksenzovs kopā ar ārstu Oļegu Samoļenku. Nu, spēlētāji jau ir pierādījuši, ka vienmēr ir tikai banāni un vīnogas. Piemēram, agrāk vēl bija šokolāds, bet tagad mūsu fizioterapeiti un ārsti teica, ka nevajag tos. Nezinu, kāpēc, bet tikai vīnogas un tikai banāni. Ir vēl daži tur, ko viņi liek energy bar, energy shoti, tāds pirms spēles, ko tieši dzer spēlētāji.